vienības gatavē, vispopulārākais manevrs tiešām, kas ir, un es domāju, ka daudz viņu arī ir mācījušies, bet reizēm kursam tomēr vairākas reizes iekrīt, tad, lai šajā regulējumā krustojumā brauktu taisni, mums ir jāpamana šī pirmā zīme, kas norāda, ka mūsu virzienā ir 2 joslas un pretīm tikai viena. Tad mēs, lai brauktu taisni, pārkārtojamies uz vidējo joslu, jo redzam virzienu joslās nosaka to, ka tikai vienīgi no vidējās joslas mēs varam braukt taisni. No labās malējās joslas ir atļauts braukt tikai un vienīgi pa labi. Un šī uz doto brīdi ir viena pretējā josla. Tā kā tagad mēs gaidām atļaujošo signālu, arī tomēr reizēm kursanti domājot par šo manevru, par šīm pārkārtošanām, nepamana luksusforā sarkano un brauc tam pāri. Tā kā arī tādas situācijas notiek. Tāpēc ļoti nokoncentrējamies, skatāmies ne tikai uz zīmēm, skatāmies arī uz luksusforu, nedomājam tikai par šo manevru, bet, ieteiktu viņu tiešām izbraukt vairākas reizes. Un te pirms mēs atgriežamies atpakaļ, vienmēr vērtējam labo spoguli, tāpēc ļoti bieži autovadītāji pārkāp noteikumus un brauc no labās taisni, un līdz ar to tas veido avārijas situācijas, un mums šādās situācijās ir jāprot reaģēt, vai sabremzēt, vai atlaist gāzīti, lai tā automašīna aizbrauc, un lai neizveidojas avārijas situācija.